Jau šogad vairākās tautsaimniecības nozarēs būs vērojama atkopšanās un vismaz turpmākos 4 gadus eksports dominēs pār importu. Šādu optimistisku ainu paredz Finanšu ministrijas izstrādātā prognoze, kas tiks iesniegta Eiropas komisijai. Tikmēr eksperti tostarp arī no Latvijas bankas dokumentu kritizē par pārlieku paļaušanos uz cerībām, ka ekonomika atdzīvosies pati no sevis, nevis reāli strādājot. Turpina Ivo Jurkāns. Runa ir par Latvijas konverģences programmu 3 gadu perspektīvā. Finanšu ministrijas izstrādāts dokuments, kurš šodien tika prezentēts valdībā un vēlāk tiks iesniegts Eiropas komisijā, kas sniedz analīzi par valsts atgūšanos no krīzes. Saskaņā ar tā tekstu jau šogad būs vērojama vairāk tautsaimniecības nozaru atgūšanās, bet patērētājiem tīkamā cenu krišanās vēl turpinās inerci. Tekošā konta deficīts, kas ir attiecības starp importu un eksportu, pozitīvs būs līdz pat 2012. gadam. Programmas autori Finanšu ministrijā dokumentu esot gatavojuši balstoties uz valdības un Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, tātad ar samērā lielu ticamības momentu. Taču apgalvot, ka tā tiešām arī būs, nevar. Šī programma pamat atspoguļo valdības un Saeimas apņemšanos to izdarīt. Protams, gan 10., gan 11., gan 12. gadā būs jāpieņem vēl daudz precīzāku lēmumu, kas saistīti ar struktūrālām reformām, ar budžetu 11. 12. gada, un, tur tad arī redzēs smalkāk to visu sadalījumu. Daudzi skaitļi ir ticami, un atsevišķos gadījumos var būt pat pieticīgi. Iepazinies ar rakstīto, saka Nordea bankas ekonomists Andris Strasts, taču pietrūkst paskaidrojumu, kas nepārprotam norādītu, ka izaugsme notiks uz konkrētu ekonomiku stimulējošu lēmumu bāzes. Šie salīdzinoši konservatīvie skaitļi neīstenosies paši no sevis. Protams, ka tur ir jābūt reālai programmai apakšā gan saistībā ar, piemēram, nodokļu vides uzlabošanu. Ja mēs palielinām iedzīvotāju ienākumu nodokli un ceram, ka šeit ļoti būtiski pieaugs eksports, tas ir mazliet tāda domāšana, vēlamās kategorijās bez reāla seguma. Vēl kritiskāka. Savu viedokli paužot arī valdībā ir Latvijas centrālā banka. Nākamā budžeta sastādīšana ir tikai 9 mēnešu attālumā un neargumentētas prognozes var izrādīties maldīgas. Tas patreizējais formulējums liek ļoti lielas cerības uz to, ka būs lieli ieņēmumi, gan neparādot konkrēti, kā tie tiks iegūti. Un savukārt gandrīz nekas nenotiek vai nav paredzēts tajā sadaļā, kas ir reformas, kā mēs mazāk tērēsim, kā mēs veiksim tās reformas, kas ir nepieciešams, sen zināms, ka vajadzīgas, bet ir atliktas. Kāpēc par to ir svarīgi šobrīd atgādināt vai tā kā brīdināt? Proti, lai mēs rudenī vai kādā gada brīdī, kad būs runa par budžetu, neattaptos, ka mums atkal nedz tie ienākumi īsti ir tādi, ka vajag, nedz arī tās reformas ir veikts, un tad atkal ir jāķerās pie ātriem tā saucamajiem risinājumiem nodokļu celšanas. It sevišķi, ja tas attiecas uz darba spēku, tad tas nekādā veidā neveicina atkopšanos, bet drīzāk to traumē. Par spīti neviennozīmīgiem vērtējumam Finanšu ministrijas ziņojums valdībā tomēr tika apstiprināts. Līdz ar to, ja vēlamais nesakritīs ar realitāti, politiķiem nebūs morāla tiesība atrunāties, ka neviens nebrīdināja par pretējo. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, LNT. Pārmaiņām Latvijas ekonomikā līdz seko arī starptautiskās kredītas